Vakar bija piedāvājums. Meiteni, kur es uzskatīju, nezinu, sen neesmu saticis, bet kur es uzskatīju pa iespējams skaistākā pasaules meiteni un aicināju spirt. Neaizgāju, jo savādāk būtu atstības gals droši. Šis dzieks kaut kāds bija. Aicināju spirt, bet es aizgāju uz baložiem. Tad bārs, un tad jau no rīta vēlā brauciens. Cēlos pār 5. Savāc mantas. Savāc mantas un gāju uz vilcienu. Laiks nebija tā, ka baigi saulainais. Iekāpu vilcienā, braucu, visu ceļu gulēju. Pamodos Siguldā. Skats, kurš bija pa logu, izskatījās lietains, otrā pusē saule. Nauris man sagaidīja Cēsīs. Pāris pieturas tālāk. Izkāp tur vispār likās rokas sals. Tikām līdz Mego, kur es biju vienīgais klients. Pēc tam jau bišķi saradā. Sāka līt, bišķi minām, un katru kilometru vien labāks. Kad tikām augšā kalnā no Priekuļiem, iedzēra pirmo alu. To jūs pirms tam redzējāt video. Tā mēs vinām. Šī ir mūsu otrā pietura lielā. Esam 5 km pirms Vecpiebalgas. 5 km pa Grantainu ceļu. Nē, bet Bedrainu, Latvijas ceļu. Kaut kur tālāk jau tad arī būs Eģa. Visu laiku kalnā augšā. Bet jo augstāk braucam, jo saulaināks. Gaidu nākamā vieta, kur es varēšu peldēt. Putni dzied, Nauris nedzer. Alus tek. Jā, ka šis pēdējais. Nav palicis viens kokteilīts. Nu nekas. Cerams, ka Eģi pārdod alu Liezerē. Ka nav tur monarhija ritīgā. Viena cilvēka biznesa. Nu tā. Visi iet pēc plāna. Tiksimies Liezerē.